Sveiki, mans vārds ir Indra, esmu stiliste, un šis ir muzejs igauņu stilā. Jūs neticēsiet, es startu esmu bijis kādas reizes 5, 6 un nekad neesmu atbrauks līdz šīm te muzejiem. Patiesībā man neskapēc likās, ka dabas muzejs ir arī tas nacionālais muzejs. Nu ko, es domāju, ka būs gana iespaidīgi, ņemot vērā, kā izskatās šī māja. Es domāju, būs gada iespaidīgi. Šitā ir Rīga, Rīga tautas tērpos ar karogiem. Stilīgs bikses. My name is Karel Tarand. I'm working here as the head of public relations and information and communication. Building and the exhibitions here are so huge that it's almost impossible to take a visit less than 3-4 days here. Actually, people come here for 3-4 hours maybe, but it's not enough. It's not enough. You must come back when you have been here for the first time, and you'll believe after that yes, it's worth coming back. Tas unikālākais, kas ir tas, ka pēc šiem pētījumiem, kas ir notikuši 10 gadus, ir izpētīt, kāda viņai ir bijusi acu krāsa, matu krāsa, ir radīta filmiņa, kurā var noskatīties visu rituālu no saģērbšanas, kā viņai tiek liktas rokas virsū, šo sievieti reāli apbedīju. Man liekas, ka tas ir ļoti interesanti, jo tas ir absolūti savādāk nekā tas notiek šobrīd, teiksim, attiecībā uz bērēm, bet tas ir precīzi tieši tāpat, kā arī latviešus tajā laikā apbedīja. Tā kā brauciet uz Tartu. Mēs no Igauniem varētu mācīties to, ka viņi dažkārt tādas pavisam vienkāršas idejas prot pārvērst un ieteikt pavisam interesantā mērcē, kā mēs redzējām gan tā putnu ligzdē, gan arī. Jā, un ja mēs reiz būvējam mototrasi indorā, tad būvējam lielāko Eiropā. Un ja būvējam Nacionālo muzeju, tad tā, lai tas ir tāds, ka gribas te atgriezties vēlreiz un vēlreiz. Bet man ir liels prieks, ka vienkārši Igaunijā viņi tik tuvu un te ir tik daudz, ko redzēt, vai ne? Cik mums 3 stundas mēs esam vienkārši Igaunijā, mēs esam ļoti foršās vietās šodien pabijuši. Man nācās uzvilkt kaut ko pilnīgi kategoriski ne tādu, ko es parasti vēlu ikdienā. Tā kā es domāju, tas bija ļoti labs piedzīvojums, un vēl mums tur ir māja, kas ir pagriezta kājām gaisā, tā kā es domāju, to arī var nākošais aizbraukt, vai ne? Brauksim? Jā, brauksim, un turpmāk māju jūs redzēsiet bieži tādās drēbēs, kā jūs. Viņas ar citu iestājās, daudz pie Ancelblī šodien, pie Igauniem. Visi brauciet uz Igauniju. Ar visu brauciet. Thank you, Tartu! Thank you, Estonia! Paldies, Aite! Spasībo!